Good morning, guys! Labrīt! Labrīt! Mēs esam pamodušos tā kā pēc 4 stundām, kad mēs gulējām. Ir tā kā jau saule. Ir saulīte, ir 8:30. Un tā kā tiešām mēs vienmēr ir tik devišķīgs laiks. Jep. Es uzliku džemperi. Es būšu crazy un palikšu. Es uzliku džemperi. Un tev ir karsti. Jā. Okay, guys. Es varu uzlikt. Mums ir dilemma, vai pakļauties 13 grādu sajūtām un vilkt džemperus un siltākas drēbes vai nevilkt. Jo tā kā, tava kleita ir tik cute, un tā kā mēs kinda esam tā kā baigi smuki kopā ar to strīpiņām, un tā kā es ielieku matching ar savu krekliņu, ka man arī ir zaļš, un tad tev ir tā strīpās, un tā kā, we're so matching. Yeah, let's be crazy. Šis būs cut to pēc kādām 2 stundām, kad mums būs augsti. Bet, nu... Es jautāšu, kāpēc man pierunāju? Reāli, tā kā... nu, sliktākajā, pavisam sliktākajā gadījumā mēs atnāksim šeit, bet, nu, tā nav gudrīdai. Bet, jā, mūsu plāns ir apēst visgaršīgākas brokastis, kas būs labākas nekā tas, ko mēs uzcepām un uztaisījām, ko jūs varat pastīties apakšā nākamajā video vai aiznākamā pagājušajā. Nezinu, kāds šis posts tiks, bet mēs esam uztaisījuši šokolādes kūku sandviču, pankūku un actual pizzu, kur mēs apēdām un mēs nenomirām. So viņa bija ok. So mēs dosimies ēst un mēs parādīsim, ko mēs ēdam un mēs pastaigāsimies, mēs eksplorosim Liepāju. Nāciet mūsu piedzīvojumā. Mēs dodamies ceļā uz rokastīm. So, jā, nevar sagaidīt. Ir brokastis, šī ir dzīves vērtība. Yes. Draugi, mēs esam pieauguši. Ir Liepājas tētēs, kas priekš. Tā, izsaka vēl. Pusē saviem ēdieniem mums ir desetiņi. Jā. Un pagaidām novērtē. Galvenais ir tā kā ļoti labi. Tā kā tiešām, man liekas, ir kaut kā tik jauki, ir garšīgi un tā kā noteikti vērts par Jā, tā kā šķīvi ir tukši. Mums ir palicis desetiņš. Jā. Reāli, jo šis ir wow. Yes. Mēs esam pēduši ar milzīgiem vētriem. Mēs izdomājam, ka mums vajag paukstības. Tāpēc, ka mēs esam Liepājā. Kaut kas ir jūra, un mums vajag tā. Mums vajag nopaldēt. Mums vajag iemest. Nerunāšu, ka ir 24. maijs. Un tā kā sezona vispār nav atklāta jūrā oficiāli, bet mēs atklāsim to. O, tie ir paukstīgi. Čau visiem atpakaļ! Mēs nenopirkām paukstības, Bet šis ir, ko es nopirku. Uzrakstiet komentārus, ja esat izlasījuši šo grāmatu. Es neko nezinu ne par šo autoru, ne īsti, kas notiek, bet es izlasīju aizmugurīt un pirmās rindiņas. Man ļoti patika un es nopirku. Man bija dāvana kartudova, so mēs ietaupījām kaut ko. Jānī Rozē nevienam nevajadzētu ļaut man iet. Ok, mēs iet kaut kāda lieta par Liepāju.
Liepāju, visi raksta sorry savos grafītos. Netālu no mūsu dzīvoklīša ir tā kā uz katras sienas, katras staba vienkārši sorry. Ko tas nozīmē? Es nezinu. Jā, ejam tur. Bet, nu, jā, un mēs gan varam paralēli ielēt. Tas ir, ko mēs gribējām. Jā, ok. Bet tur ir kafejnīca. Jā, ok. Bet šī ieliņa ir tik skaista. Tā kā mīlīgākās ieliņas. Jā, es kaut kad lasīšu šo grāmatu. Es nezinu, kad. Jo man ir 3, kas man ir jāizlasa obligāti vasarā. Tad man ir vēl buklab lietiņa. Es nezinu, kā es izlasīšu visas šīs grāmatas. Bet, nu, es nopirku jaunu. I don't want any of it. This book is crazy. Of all the words he said, it was custody and house that took my... Es zikos nav nekas arī. Kā? Laiks, ne? Jā. Un ar šādu jautājumu vai arī teikumu mēs sāksim. Mēs esam parkā. Mēs skatāmies uz trūkokām. Jā. Un mēs prātojam par vasaru. Ko nozīmē vasara? Kāpēc Turpini runāt, vai? Kas ir vasara, te, kad tev ir jāstrādā? Mēs to Tagad nav izdzīvosim. skola, jo tā pazūd struktūras, nezinu. Jā, bet es kā esmu priecīga. Man šis ir pirmais gads, kad es strādāšu. Un tā kā man ir struktūra. Man 2 mēnešus. Es nezinu, ko es darīšu. Man 2 mēnešus būs struktūra. Redzēsim, kā es jutīšos. Vai jau pēc pirmās nedēļas es gribēšu iet prom. Bet nē, man sapnis tikt uz Edinburgu ir stiprāks nekā vēlme būt mājās. Vienīgi šis būs pirmais gads, kad es nevarēšu pirmajā nedēļā pilnībā gulēt. Jo tā man ir vienmēr. Pirmā nedēļa vasarā ir, kad tu guli, tu nedari neko, labi, parasti ir visādi tuseni patāli, bet nu, vienalga, tu nedari neko, tu nekur nebrauc. Tu tā kā esi mājās un tu pats celies tā, ka tu gribi, manuprāt. Un tad pēc tam tu vari braukt visu kaut kur citur un darīt lietas, bet pirmā nedēļa ir atpūta. Un man šis nebūs, jo man pirmā nedēļa jau būs strādāšana. Kādas ir tavs domas par vasaras sākumu? Vasaras sākums? Es nezinu, viņš kā, kaut kā, ja es man pirmā tā kā, un tas vasara, ka tā man dāvā. Es ir, ka tā ir mana, es nezinu, parasti vienmēr kaut koncerti un kaut tāds. Jā. Nav dziesmu un deju Bet svāk. tā kā aizies ļoti ātri. Jā, man šķiet, ka... Tā pāri, kā apjālis, mums, nu, pirmos klases gadu, mums būs balvīti no 3.1. uz 1. Tad ir vasaras sākusies, un tad ir... Bet vispār šis gads ir atnācis un aizskrējis tik ātri mācību, ka man šķiet, ka vasarā reāli mēs pamīkšanās man vairs nebūs. Šīs ir ļoti eksistenciāls pārdomas. Mēs padomāsim un varbūt apdeitosim, ja mēs kaut ko redzēsim. Un varbūt muzejā jau būsim. Kā jā, mēs pastīsim strūkokām un tramvējiem. Jā, mums ir point! Okay. Tas ir tā duša. Tas ir labi. Es jau pat tikai dažs pilīts. Nē, es esmu labi.
tērē naudu. Parādi kartiņu. Parādi. Oh my gosh! Skaista kartiņa. Ar Liepājas svēto trīsvienības katedrāli. Super! Ļoti skaisti. Es redzēju, kas ierodzīju. Mēs ādam saldējumu. Jā. Es pamēģināšu šodien šo jam, frūta, mīgas, mīgas saldējumu. Jā, no well done, Maximus. Ir ok. Ir ok. Es ēdu Staple Karlsons aveņu garšu. Tu visu ir labāk, bet šis bija 39. Jā, 39 centi. Vai cik tur 50, 69 centi uz pusi ātrāks, tas tā kā, gājis. Mēs ejam par mazākajām. Jā. Mēs ceram, ka mēs ejam uz jūru. Jā, mēs ļoti foršā muzejā, leļu un dizaina. Jā. Un, kā jūs redzējāt, maziem klipiņiem, tur ļoti skaisti. Noteikti iesakām, ja esat Liepājā. Dažām tik plaši telpas, tur ļoti daudz ko apskatīt. Mēs, tiešām mēs ilgi neuzkavējamies vienā vietā. Jā, un mēs tur stundu pavadījām, kā ejot vienkārši cauri visam plānām. Cik teici, 1000 kvadrātmetri? Jā, vairāk kā 1000. What the hell? Ko es zinu? Pēc tik šauras ilgi. Tagad mēs staigājam un mums plāns ir tikt uz jūru. Mēs tiksim uz jūru, uz kaut kādu festivālu. Un tad mēs iesim bradāt. Jo, ir vasara. Guys, ir vasara. Ak, Dievs! Tagad atstāju. Kur mums jāiet? Es nezinu. Please, var mums pateikt, ko labi teiks? Mums uzdumā. Mēs pa labi. Jā, tas ir tik smuks. Mēs esam ieradušies. Kādā? Kas ir šis festivāls? Līvu? Ziemassvētki. Jā. Jā, tirgus un ir tik daudz cilvēku. Un pat, kas ir tā pa skolu? Liepājā kā... Okay, mēs visi esam cauri visām teltīm, redzēsim, ko pārdod, kas notiek, kāds tirdziņš ir. Kas aktuāli? Vainadziņa. Es gribu ātrāk. Un abās pusēs mums būs Jā, ejam, un tad. Es gribu visu tiešām. Jā, es tiešām. Tā vienmēr ir. Es gribu visu iziet, un tad es zinu, kas ir. Šis mums overview. Mēs dodamies ceļojumā uz jūru. Mēs aizgājām ne pa galveno eju, jo mums vajag piedzīvojumus. Tādu ceļu šajā brīnišķīgajā piedzīvojumā pa Liepājas stāvajām smilšu kāpām. Jā. Jā, šis būs tā kā... Es zinu, ka viņi ir tur. Es esmu daļa. Jā, mēs viņu vēl neredzam, mēs dzirdam. Tu vari dzirdēt viņus, bet tas moments, kad tu uzkāpsi kalnā un tu redzēsi jūru. Jūras horizontu un visu. Ok. Ilgais ceļš kāpās. Oh my gosh. Wow. Ziniet, kurš ir jūrā? Es daudz nesēju. Šis ir green screens, patiesībā ceļojums ir viens liels melis. Mēs esam tikpat labi kā Hita Drylery, kas izvietoja vienkārši vienu green screen visam. Mēs varam recreatāt jūras ainas ar viņiem. Es tikko iedomājos. Šis ir tik skaisti. Es mīlu jūru. Jūra ir skaista. Domas par šodienu? Pagaidām, mēs esam dienas vidū tikai.
Bet tā kā ir tik svarīgi, mēs tā kā piecēlamies salīdzinoši agri. Jā. Un tā kā visu gadu dienu mēs esam daudz ko izsēgājuši, mums ir redzējis. Liepā ir reāli vienkārši lieliska pilsēta. Jā, es ceru, ka es tev rādu tavu seju, man nav nejausmas, ko es rādu. Ok, jā, Liepā ir brīnišķīga pilsēta. Mēs esam bijuši tik daudz vietās jau. Un tik daudz, kas notiek visur. Jā. Labi, ir tā, ka ir daudz, kas arī slēgts. Īpaši Jā. svētdienā. Jā, diemžēl informācijas centrs nestrādā, jo vēl nav sākusies vasaras sezona. Like, kādā sakarā nav sākusies? Ir vasaras svētki bijuši, ir vasara. Ir vasaras svētki šodien. Ir vasaras. Tā kā, ko? Bet, nu jā, tas netraucēs mūsu piedzīvojumi Liepājā. Mēs esam bradāti, šis smiltis ir vienkārši brīnišķīgs, tik sen esmu bijusi jūrā. Jā, viņš būs. Neviens nebradā. Neviens nebradā. Bet ja mums būtu palda kostīmi, mēs arī būtu skrējēji. Viņi ir psīk. Mēs, ka viņi pat Ir siltas, varētu peldēties. Es varētu ieskriet, ja man būtu cilvēki, ja man būtu palda kostīms, es varētu ieskriet. Jā, nu vajadzētu, tā kā es tiešām šās nejāpēc izkrīts, jā. Jā. Bet, nu, Vasara, reāli, tā kā. tev kā izsakat skājas. Jā, es zinu. Labi, mēs turpinam iet. Čau, draugi. Čau, mēs esam tikuši prom no jūras. Jā, Bija tas grūti. bija piedzīvojums. Viss ar sētām, mēs esam tieši pie mola, un tu tā kā cieti, Jā, un tu tur tā kā nesaproti, reāli- kur tu vari iet, un kur tā kā tev nav uzbruks kāds, un neklīgs, kāpēc tu vispār tur nāc. Jā, tā kā mēs esam ārā, mēs staigājam Jā, mēs gar kanaliņu, un mēs varam redzēt skaistus kuģīšus, ļoti daudz un dažādi. un mēs lēnām dodamies atpakaļ uz slīti, Jā, lai sagatavotos izrādē. Pucētos, jā. Pēsta šokolādes kūka. Jā, jūs varēsiet redzēt, kāds ir mūsu rezultāts, jo īstenībā mūsu video viņa kaņa neparādīja. Mēs viņu, jā. Tagad jā, redzēsim, kā būs mūsu šokolādes kūkai izdevies. Jā, tagad mēs staigāsim uz māju pusi. Mēs skatāmies vēl to podīšu. Mēs esam beigtas, un mums ir jāiet atkal, nu, pusstunda apmēr. Izrādi. Mums ir pēc stundas. Pirmā reize, kad es būšu Liepājas teātrī, es nevaru sagaidīt. Tā kā es esmu gaidījuši tik ilgi, kungs jūs. Bet, es gribu gulēt. Es tik ļoti. Es negribu gulēt. Tā kā nav tā, ka man ir tās 4 stundas, ko es neesmu Jā, gulējis. ne, tas Nav tā, ka es gribu gulēt. Es gribu sam Bet es gribu tā kā skatīties uz My Little Pony, dzert kaut kādus, nezinu, dzerīt pienu, ēst mūsu gribu to mūsu tagad kūka darīt. actually bija fire. Jā. Viņa nebija tā kā ideālāka, bet viņa bija fire. Jā, es viņu tā kā, es tiešām apēju daudz vairāk nekā es Jā. paņemšu, tad mēs mēģināšu kā vienkārši, es sapratīšu, ka nebūs. Jā, Bet tā kā nē. reāli, viņa ir Lai tik tad viņu apēdīsim. Es vajadzētu noslēgt skaņu, jo tūlīt viss mums ieliks copyright. Bet jā, šis ir tik grūti. Es Mums ir pusstundu, Mums ir lai to jātaisās. sagatavotos. Es taisīšu. Jā, un tad mēs uztaisīsim outfit of the day priekš izrādes. Jā. Mēs neiztaisīsim šitās outfit of the day. Man ir tas pats, kas vakar. Jā. Man ir bijuši savādāks, bet nu, jūs redzējāt video. Vārds. Hello! Hello! Mēs esam sataisījušās tā kā superātrumā. Jā. Mēs ejam, un es tā kā negribu. Pagaid, mums vajag outfit of the day, reāli šos outfitus, kā mēs to varam nofilmēt šeit? Mēs varam teātrī. Tā kā es ceru, ka būs starpbrīdis kaut kāds. Vai ne starp kādu? Jā, mēs ejam uz teātri. Ah.
bija grūti izkāpt no gultas. Tas bija visgrūtākais. Es tā kā sataisījos diezgan ātri, tā kā tā taisīšanās nav problēma, bet es vienkārši, es īsti negribu šobrīd iet uz tā. Es gribu redzēt tās. Es gribu tur sēdēt un forši. Bet es negribu iet 25 minūtes. Nē, es ir gatavojuši apavu izvēli. Staigātāja galīs, Sova pastaiga uz teātri un arī no. Tas būs interesanti, bet mēs esam gatavi izrādē. Tā rod septīti. Es nezinu, kā vēl to pateikt, jā. Čau visiem! Kā ir traka? Nē, tāpēc, ka tu vienkārši tu nevari vilkt tajā jaunas fancy ēst kurpes, uztikā, ka tu nekā viņas esi vilkus, un tā kā, ka tev ir jāstaigā 40 minūtes atpakaļ. Reāli, bet izrādi bija... Viņa bija tik laba. Tā bija vislabākā teātra, tā kā sajūta. Piedod, pat 3 roka. Reāli, vismkārtībā, jo es nepalīdzēšu, es trīsošu vēl vairāk. Un tā kā, tev bija vislabākā izrāde manā mūžā. Jā, mēs notrāpījām 10. pilnīgi. Un es tikai tieši to iedomājos, ka tā kā vislabākais bija, ka man pilnīgi nekādas ekspektācijas nebija. Man vispār nebija nekādas. Man pat bija tā kā, varbūt tā kā, ka nebūs tik labi, jo mēs neko. Jā, godīgi, man arī bija tāds, mēs vispār neko nerīsvečojam, mēs vienkārši paņēmām pirmo izrādi, kas tajā datumā ir. Un tā kā, nekā nav. Un tad viņa ir amazing, viņa ir viss, ko vien mēs vēlamies. Un vēl vairāk, jā. Jā, vēl vairāk, un tā kā visos, tā kā, žanros viņa ir perfekti valūškais. Man nav klauzuli. Es pat nezinu, šis ir crazy, tu jau pasauli kā jau šeit. Tā kā vienkārši. Un tagad mums jāiet mājās. Un jā, mums gatavo. Mums ečubīgs stoji. Jā, mēs vēl bijām, mēs paspējām tikt uz vēl diskusiju pēc tam. Jā, un ar tā kā aktieriem un radošo komandu, tā kā. Amazing. Labi, viņi tā kā ļoti secretive bija. Viņi teica, mēs ar to izrādām to. Un man teica, please tell me more. Man tā kā vienkārši details, bet nu labi, pasaka. Jā, bet bija tāpat forši. Ļoti. Like, honestly. Es žāvājos, kā. Un visā, es šajā izrādē, es man liekas, izraudāju kādu litru asaras. Jā. Tā kā, es nevaru, ja kāds ir Liepājā, ejiet skatīties, kas varbūt labāk par šo. Vislabākā izrāde mūžā. Es tā kā... Tik skaisti. Mēs tikko pametām mūsu mājiņu. Jā, ir puspiet no rīta. Nē, nu ir forši. Jā, ir ļoti skaisti. Es tā kā varētu novērtēt šo, bet es šobrīd esmu pusaizmīgi. Vienkārši pamodies, tas kaut kas like, what the hell. Jā, tā kā... Mums izrāda no sapņiem ārā. Jā, reāli. Es tā kā brutāli sapņoju, ka mēs iegājām jaunā vietā. Un es tā kā jauns dzīvoklis, un tur es esmu sapnī, un tad es izraujos no sapņu, un es esmu šeit, un ir negulēta nakts. Un man ir jācenās. Mēs piecēlām, mēs vienkārši turbo ātrumā 10 minūtes. Jā, mums bija tāds, locked in. Un vienkārši, un tad 10 minūtes vienkārši sēžot. Bet jā, ir bijis ļoti jauki. Ir bijis amazing. Jā. Tā kā... Jūs vēl redzēsiet visu mūsu sapņu lietas, un vēl cienu raidu vēl ir. Būs ļoti tā kā bēdīga mūzika, melanholiska, braukt prom, vilties atviet. Bet mēs vadīju reizi pārkāpt pāri tam tiltiņam, vai ne? Jā. Jā, Liepāja. You've been good to us? Atā. Wow, atā. Tur pagriezties. Wow! Oh my gosh. Can you believe this?
Ziniet, bet ļoti, kā mēs izbaudījām. Noteikti ies tālāk. Šis nebeidzas, mēs tikai sākam mūsu ceļu YouTube.